Mani sauc Rute Kārkliņa, man ir 22 gadi, un es esmu studente. Nu, jau studēju 4. gadu. Studēju komunikāciju zinātnī Latvijas Universitātē. Maģistras. Es vēl īsti nezinu, ko es tieši gribu studēt, tā padziļināt un tā. Un komunikācijas zinātne ir tāda laba lieta, kas vienkārši paver apvārsni plašāku. Mani sauc Kārlis, es esmu Ielandes Baptistu draudzes jauniešu vadītājs, mācu arī angļu valodu, tas vairāk brīvajā laikā. Šo to arī, teiksim, uzspēlēju bišķiņ bungas, bišķiņ bazitāru. Bišķiņ basketbolu. Bišķiņ basketbolu, jā, un tā, bet nopietni patīk strādāt ar jauniešiem, darīt visādas trakas lietas, organizēt visādas pasākumus. Mēs gaidījām, nepatīk tas vārds gaidīt, bet tā ir. Mēs gaidījām, patiesībā mums nebija tā, ka mēs gaidām, tāpēc tā kāzas diena mums nebija tā seksa diena. Mums kāzas bija tāpēc, mēs apprecējāmies, un mēs mīlam viens otru, mēs gribam dzīvot visu mūžu kopā. Un mēs nenodarbojāmies ar seksu līdz kāzām, tāpēc, ka mēs mīlam Dievu. Patiesībā, man liekas, tas ir vienīgais tāds īstais izskaidrojums tam, un Dievs ir saglabājis seksu laulībai. Un mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka mēs tā arī izdarījām, jo, teiksim, tas uzskats par seksu ir, ka tā ir tāda fiziskā bauda, un tā arī ir. Seks ir ļoti patīkams, bet tas ir daudz, daudz vairāk. Tas ir kaut kas priekš diviem cilvēkiem, kaut kas tāds īpašs, kas ir tikai starp viņiem diviem. Un man ir ritīgs prieks, ka tas ir mums tikai laulībā, un mums tas nav bijis ar nevienu citu, un nekur citur, kā tikai laulībā. Un tas tāds ritīgs piedzīvojums, sākot jau ar pirmo nakti, ar to tādu seksuālo iepazīšanos, un tas ir ne tikai tāds romantisks un kaut kas tāds pat erotisks, bet arī patiesībā jautrs piedzīvojums, kas ir, ko var ritīgi izbaudīt, un tā ir tāda baigā brīvība, ka mēs zinām, ka mēs tikai divi tā viens ar otru. Es tev piekrītu. Tā, pilnīgi godīgi, es domāju, ka mēs negaidītu, ja nebūtu Dieva. Es nezinu, tu gaidītu? Es domāju, ka, man grūti tā iedomāties, bet, ņemot vērā visu tas apstākļus un tā, jā. To cik vērti tas ir pēc kāzām. Es to tā saprastu, ja tu varētu aizdomāties. Jā, ja tu zinātu, cik forši tas ir, tad ja es zinātu, cik tas forši ir gaidīt līdz kāzām, es gaidītu. Bet ja man kāds pateiktu, ja man kāds pateiktu, ka ir baigi forši, bet es nepazītu Dievu, tad es varbūt gribētu gaidīt, bet es nedomāju, ka man būtu reāli spēka to darīt. Es domāju, tas seks, ko rāda televīzijā un visu pārējo, tas ir tāds lēts seks. Tas ir tāds vienkāršs un, es nezinu, tā ir tāda maza daļa no tā, kas tas ir patiesībā starp diviem cilvēkiem. Ja tas ir sagaidīts lolots, ja tā ir tādā patiesā mīlestībā un tā. Jo seks jau vairāk kā fiziska tuvība, ir emocionāla tuvība. Un televīzijām to jau tā neparāda. Man bija tā, ka es studēju. Mācījos, tad bija tā, ka es teicu, es tur gaidīšu, un es gaidu, un es gaidīšu, un cilvēkiem liekas, tā dīvaini, kāds pasmējās, kāds kaut ko, varbūt kaut kādi jautājumi, bet, principā tāda ņirgāšanās varbūt, un neilgi pirms kādām, kāds 2 mēnešus mums bija kursa salidojums, un tur es arī, man viena meitene jautāja, tu kādreiz teici, ka tu gaidīsi līdz kāzām, kā jūs gaidat vēl? Un tā es saku, jā, mēs gaidām. Es saku, būtu baigi muļķīgi 22 gadus gaidīt un pēdējos 2 mēnešu laikā visu sačakarēt. Un tad šī meitene kursbiedriem teica, es tev baigi cienu par to. Es nekad tā nevarētu. Un tas tādu baigo cienu cilvēku acīs iedod, ka viņi saprot, ka tas ir pa īstam, ka tu tiešām tam tici un ka tu tiešām to domāji, ka tas nav tur baznīcas uzspiests vai citu cilvēku uzspiests vai vienkārši tu gribi būt citādāks, bet ka tu reāli tici, ka tas ir kaut kas labāks. Un tagad ar tiem cilvēkiem runājot, tur pateikt, es patiesībā saņēmu vēl vairāk nekā es biju gaidījis un domājis, tā kā tas bija tā vērts.